ok. Apstāsimies šeit mazliet, un es jums gribu pateikt to, ka nē, es neesmu piedzērusies, nē, es neesmu lietojusies narkotikas, un jā, es esmu vienkārši parūpējusies vilcienā no 1 000 000 stundu, ja precīzāk sakot, 14 stundu brauciena ar vilcienu. Jā, tā kā mēs šajā video esam Šrilankā, dodamies uz Svēto kalnu Adams Peak, un tad no jums būs visas iespējas noskatīties to, kā mums tas izdevās, un ķersimies klāt pie lietas. Jau cik pulkstens agri. Mēs ejam peldēt 6 no rīta. Mēs tā kā gribam pajogot. Sveiciens saulē uztaisīsim. Iesildīsim. Es zinu, kā es uztaisīšu. Sveiciens saulē. Halo! Tām lapām, krēcīgi viņi tur liek. Gatavojies Adams Peak? Jā. Es jau kāpu. Cik tu te pakāpieni, ja tu zini? Ja viens raksta 5, 2000 kaut kāds raksta, Instagramā nevar neko skatīties. Arī to? Es zinu, ka tur būs augsti. Es nezinu, ko man vilkt. Ak, Dievs, sākās. Ak, Dievs. Nē, es uzvaru. Kas ir 9 grādi? Latvietim 9 grādi, normāli vasara. Mēs tagad 2 mēnešus nodzīvojuši 30 plus. Zeķis. Jā, un botas. Jā, un kaut kā džemperi. Ak, Dievs. Es nezinu. Es nesasniegšu pēc. Beidzot Dievs. Oh, no. Mēs šodien arī jauka bijām paēst Hikaduvā, vienā no vietējām ēstuvēm. Es nezinu, vai man labi var dzirdēt, bet šito loku nevar Pa ziņām rādīja to, ka Veligamā ir bijis zilonis. දිවා රාත්‍රී මිනිස් ජනාවාස කරා පැමිණෙන මෙම වන අලිරංචුව පාලනය කිරීමට ස්ථිර විසඳුමක් ලබා දෙන ලෙසයි. Tā vismaz mēs sapratām, ka par Veligamu runā, un laikam, ka tā arī bija. Jo mēs tagad braucām, un tepat debatā tas zilonis bija, viņš vienkārši pludmalē bija. Zilonis reāli, rajonā, kur parasti ziloņi nestaigā. Ievai vēl joprojām slikti. Tas bija interesanti. Ziloņi parasti dzīvo otrpus salai, Arugambajā vai Safārī. Jā, labi. Tas normāli, viņi taurē, tāpēc, ka viņi ziņo, ka viņi brauc. Ievai vienkārši slikti. Always better when we're together. It's always better when we're together. I look at the stars when we're together. It's always better when we're together. You got it. It's always better when we're together. Boom, boom, boom. Bop, bop. Labrīt. Labrīt, Aņa. Mēs esam Veligamā, jau atkal. Un mēs šodien dodamies 8 stundu braucienā vilcienā.
Kāds apēda Ievas jogurtu, jau nav priecīgi. Kaut kur ap šo laiku rītā mēs būsim jau kalnā arī jau ceļā uz Saulēktu. Jā, tev viss taisa fotosesijas. Bet, mēs arī tikko uztaisījām arī jau. Tātad, mēs esam Kadigamuvā. Mēs kādu brīdi stāvam. Jā, ar vilcienu braukt ir nērāko. Man ļoti patīk. Mēs 6 izbraucām no Veligamas un pagaidām 6 stundas esam ceļā. Un mēs neesam vēl galā. Mums vēl ir kāds gabaliņš jābrauc. Bet, paskaidrs kāds. Vienkārši. Es nevaru beigt priecāties par to, ko mēs visu laiku redzam šeit. Mēs jau esam 8 stundas ceļā, un mēs tad apstājāmies. Šitajā pieturā ir mērkaķi, un es viņam iedošu banānu. Šitie ir savvaļas mērkaķi, bet viņi te ir laikam jau pieraduši pie tā, ka viņiem dod kaut ko. Es viņiem noziedošu vienu savu banānu. Jau mazie pērtiņi. Kā skries. Šis ir tas pats? Tā kā bēdi izsaldas tāds. Tā esmu mēs. Tā es parasti apēdu banānu, jā. Čekoju, vai apkārt neviens nav. Vēl uzzēt kaut ko citu. Tā točos es. Šeit ir ļoti skaists priedes. Savādi redzēt priedes atgādina par Latviju, un laikapstākļi šeit ir vēsāki, stipri vēsāki. Es nezinu, cik ir temperatūra, bet ir ļoti vēsi. Ļoti nogurdinoši, reku mūsēji guļ. Viens saka guļ. Viņam izstāst ļoti ērti čamījam. Čamijs ir vienkārši iekārtojies vislabāk. Es nezinu, cik ilgi mums vēl jābrauc, bet drīz jau būsim galā. Mēs beidzot
beidzot izkāpām no vilciena. Cik ir 4 tagad? Dievs, cik ilgi mēs braucām. Mēs esam beidzot izkāpuši. Mēs vēl brauksim ar autobusu, jā. Bet mēs esam Hatonā. Tātad, mēs esam Hatonā vēl joprojām. Mēs pusstundu tikko sēdējām vienā autobusā un piepildījās pilns cilvēkiem. Un piebrauc ekspresa autobus. Visi cilvēki no tā autobusa iekāpa ekspresa autobusā un tagad mēs atkal stāvam. Es tagad pagulēšu, ja mums nav laika vairs. Jā, nu, kāds miegs par ko tu tur guli? Priekš kam tu guli? Bišķi, zini kā, dažkārt palīdz 15 minūtes un tad tāds šķiet, ka tas izgulējies. Es pagulēju 15 minūtes. Man bija power naps. Nu jā, bet man tagad vajadzēs power nap autobusā. Bet mēs nebrauksim pa 6 stundas. Mums tikai 3 naktī jābūt pie kalna. Anna-Marija, diemžēl, nekāps kalnā, jo viņai ir slinkums kāpt. Nē. Labi, viņai ir cits lietas. Viņi vienkārši pieskatīs mums mantas. Jā, Anna-Marija pieskatīs mantas un filmēs no apakšas. Paņēma balgot apsargu, bērni bezot naudu no vlogāšanas. Jā, paldies. Paldies jums visiem. Es varu samaksāt Anna-Marijai, lai viņi pieskat mantas. Tad mēs braucam ar autobusu, jā, pa kalniem un pa lejām, un mēs vienkārši krītam uz visām pusēm. Dievs, mēs esam ļoti tuvu jau Sribkādā. Adams Peak, we're coming! Ir augsts, ir ļoti augsts, salīdzinot to, kas ir pie pludmales. Oh! Šis, man liekas, ir vistrakākais autobusu brauciens Šrilankā mums visām. No, she's lying. Iedu, Ievai galīgi grūti ir šoreiz. Galvenais telefonā sēž Es slīdu. Mēs esam dzīvi. Mēs izdzīvojām. Pirmais etaps. Ak, Dievs. Jā, tātad pirmais posms ir iziets. Mēs izdzīvojām autobusu. Ir augsts, kādi 15 grādi. Jā, ir augsts. Es reāli atzīstu to, ka es teikšu, ka ir augsts. Bet tur man aiz muguras ir Adams Peak. Mēs tur kāpsim augšā. Kaut kur pusnaktī sāksim iet. Tagad mēs ejam paēst. Un atrast vietu, kur palikt. Kur nolikt mantas. Kādas tavas domas šobrīd? Es vēl neko nesaprotu, bet es saprotu, ka ir vēsi. Un, jā, welcome. Tāda normāla Latvijas vasariņa te tagad ir. Jā, kaut kā ar šortiem un zandalēm tā bišķiņ pavērsi. Man ir botas un garās bikses un džempers un ir roka. Bet ir vēs. Nē, ir normāli, ir normāli. Ārkārtas tas ir te augšā vienkārši. Es tur kāpšu ar Dievs. Tā skaņa, ko mēs tikko dzirdējām, bija kotu kā taisa. Katram kotistam es nezinu. Kotistam? Arī. Ja, aha. Katrs savādākā ritmā taisa. Viņiem ir savs ritms. Didi. Čau! Tad nu šeit es arī apstāšos tieši pie šī kadra, kur mēs pasūtam kotu. Es biju domājis, ka man ir kaut kāds materiāls par to, kā beigās izties tas kotu, ko mēs ēdām, bet, diemžēl, es neesmu saglabājis nekādu video. Kotu ir vienkārši mīkla ar dārzeņiem vai vienalga ar ko, kas ir sakapāts speciāli tur pēc tā ritma, kā es jums tur teicu. Bet jā, kāpēc es apstājos šeit un kāpēc neturpināšu šo video? Es secināju montējot to, ka man ir ļoti daudz materiāls tieši no šī te ceļa. Un tad, nu, šis ir video tikai par to, kā mēs reāli nokļūstam tikai līdz tam es arī pādāju. Un tas bija reāli garš ceļš.
tagad skatoties to visu, es saprotu to, ka, ak, mans dievs, tur reāli jābruņojās ir ar pacietību, vai arī jāizdomā citādāks veids, kā nokļūt tur daudz citādākā veidā, lai nav jāpavada 20 stundas tikai braucot ar vilcienu un autobusu. Jā, es ceru, ka tev bija interesanti skatīties. Tad tā otra daļa būs drīz arī gatava samontēta. Vienkārši es nevēlos tērēt jūsu laiku, lai šis video būtu efektīvs. Es gribu, lai jūs noskaties tā kā jūs to izdarījāt tagad. Un tad jums būs daudz interesantāk varbūt skatīties otru daļu, kā mēs reāli jau kāpām augšā un ko mēs piedzīvojam pa ceļam kāpjot augšā un pēc tam arī lejā. Jo tas bija tiešām kaut kas interesants. Ja jūs nesat nepacietīgi, tad jūs varat paskatīties manā Instagramā. Tur ir pie highlightiem, man liekas, uztaisījusi speciāli to Adams Peak ceļu. Vienkārši varat paskatīties storijos, kā tur man gāja, ja jūs esat nepacietīgi, bet gaidiet vienkārši otro daļu un laikam būs vēl pāris video, jo es tā skatos, ka man tur tas ceļojums to veselu nedēļu bija ļoti interesants tieši Šrilankā, ka mūs izved cauri džungļiem un džungļu upei un tā, jā. Vairāk neko nestāstīšu, paldies, ka noskatījies. Es ceru, ka tev kaut kāda iedvesma bija, vai arī varbūt atstāj komentārā, kāds ir bijis tavs trakākais brauciens ar autobusu vai vilcienu, vienalga uz kurieni. Jā, varbūt tu sapratīsi, kā tas ir, kad tu brauc miljonus stundas sabiedriskajā transportā. Vai jā, varbūt tev ir kāds interesants stāsts par to. Tā kā izbaud šo dienu, izbaud šo vakaru un vienkārši tiekamies nākotnē. Čau! Jā, man taču jāieskrien telefonā.